Cēsu pilsētas iedzīvotāji nepacietību gaidīja šo mirkli. 5 daudzdzīvokļu mājās tika pabeigta kompleksa renovācija. Saules ielā 17B, Caunas 6A, Vilku 5, Viestura 8A un 10A. Te tika veikti tādi darbi kā ēkas fasāžu, bēniņu pārsegumu un pagraba griestu siltināšana, apkures sistēmas atjaunošana un karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija, veco koka logu nomaiņas dzīvokļos un kāpņu telpās, kā arī ventilācijas šaktu tīrīšana un kāpņu telpu kosmētiskais remonts. Par godu paveiktiem energoservisa uzņēmums Renesko organizēja iedzīvotājiem grandiozus svētkus, jo tas ir viņu kopējais darbs, kurā abas puses ir ieguvējis. Baigi grūti tagad kaut ko pateikt, nav jau tā pirmā ziema riktīgi visā ar augstu, mēs arī iepriekš nevarēja sūdzēties. Protams, patīkamāk atnākt mājās, ka māja ir ārā, vizuāli, koridori, visi tīri, kārtīgi, forši. Kā jaunā māja. Tas ir tā patīkama feini. Jūs redzējāt? Ļoti smuka māja. Salīdzinot ar visam pārējiem, man ļoti smuka māja. Rezultāts ir jūtams. Jau pagājušajā žiemā mēs jutām to ļoti. Kaut māja nebija pabeigta, vai ne tikai vēl riņķī bija stalažs, nebija ne apmetumi, nekā, tikai vatu uzlikt. Bet jau jutām. Un, protams, jutām arī daudz ko citu. Svētku pasākumā piedalījās tie iedzīvotāji, kuri domā par savas mājas renovāciju. Viņi atzīst, labāk vienu reizi redzēt, nekā 1000 reizes dzirdēt. Starp citu, cilvēki bija apmierināti ar to, ko viņi te redzēja. Jā, mūsu māja vēl tāda lemšanās procesā, un tāpēc mēs arī esam šeit, jo bijām uzaicināti paskatīties, kā veicās citas mājas, jo domāju, gribās pataustīt. Viena lieta redzēt to datorā, un pavisam cita lieta pataustīt, kā tās reāli dzīve notiek. Ja? Bet, manuprāt, tas ir lielisks piedāvājums. Mēs, kad uzzinājām par to, kā Renesko firmā piedāvā tādu iespēju, man liekas, ka mūsu apstākļos šitais ir visizdevīgākais risinājums. Kompānijas Renesko veiktos renovācijas darbus augsti novērtēja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gins Šķenders. Pilsēta kļūst skaistāka, bet iedzīvotāji priecīgāki. Māju siltināšana un tas, kad iedzīvotāji ir pieņēmuši šo piedāvājumu, tas pēc būtības ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo viena lieta ir siltumu patērēt un siltumu saražot, bet pats svarīgākais ir šo siltumu pareizi saglabāt. Un tāpēc es ļoti ceru, ka šīs te pirmās jau tādā lielākā veidā mājas Cēsu pilsētā būs labs piemērs. ESCO finansēšanas modelis ir ļoti izdevīgs tiem iedzīvotājiem, kuri nevar atļauties paņemt kredītu, lai veiktu remontu savās mājās. Kompānija Renesko investē līdzekļus un atgūst ieguldīto no siltuma enerģijas ietaupījumiem. Ja var saremontēt māju, un ja par to it kā vēl nav jāmaksā nekas, tas jau tikai pluss ir. Protams, ja nav savs kabats jāmaksā, tas ir savādāk nedaudz. Obligāti es visiem saku. To es saku visiem, kad ir kaut kas jāsāk kustēties. Jo mums neviens vairs neko nedarīs. Namu iedzīvotāji, kur tika veikta renovācija, to nenožēlo. Gluži otrādi, viņi ir gandarīti un apmierināti ar rezultātu. Un pārējiem saka, saglabājiet arī jūs savu mājokli, taupot enerģiju.